valstīs, kur tā organizācija pastāv. Laipni lūdzu mūs uzrunāt Daugavas vanagu centrālās valdes priekšsēdi Andreju Mežmanu. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, jūs ekscelences, viesi, dāmas un kungi, okupācijas muzeja vadība un darbinieki. Andrejs Eglīts teica, mēs gaidām taisnības augšanu celšanos. Šie vārdi arī ir iekalti mūsu Otrā pasaules kara latviešu karavīru kapsētā Lestenē. Un tiešām, ja mēs skatāmies uz tiem kapiem, uz Pirmo pasaules karu kritušajiem, tad mēs redzam, ka tiešām taisnība un patiesība ir tā, pēc kā mums vienmēr ir jācenšas. Necik sen atpakaļ vienā starptautiskā konferencē, kur es stāstīju angļu valodā par Latvijas traģēdiju, par Latvijas vēsturi, man pienāca klāt viens labi ģērbies kungs ar tādu mazu austrumu akcentu, un viņš man teica, jūs ziniet, es gribu jums kaut ko pateikt, jūs pamācīt. Viņš teica, tāda okupācija 1949. gadā nenotika. Visi tie tā laikā aizbrauca brīvprātīgi uz Sibīriju, uz Krieviju, jo viņiem bija darba piedāvājumi. Jūs varat iedomāties, kad tāda vēsture tiek mācīta joprojām no padomu laika grāmatām, un tāpēc es domāju, kad patiesībai ir vieta, un es domāju, ka to dara okupācijas muzejs. Mūsu organizācija jau no pašiem sākotnējiem gadiem ir atbalstījusi tos mērķus, un arī, lai tiešām būtu tāda īsta patiesības augšana celšanās, to var vienīgi darīt, ja mēs kopā kā tauta apzināmies, kas ir fakti, kas ir meli, kas ir patiesība. Un es novēlu okupācijas muzejam gaišu nākotni, jo tas tiešām ir vajadzīgs šeit mūsu valstī. Un es ceru arī, ka tuvākā laikā mēs arī piedzīvosim jauno muzeju šeit. Liels paldies visai okupācijas muzeja vadībai. Es šeit bieži iegriežos arī jaunajās telpās, jo es domāju, katram latvietim tuvu pie sirds ir, ka lai mūsu patiesā vēsture tiktu pausta nevien tikai šeit Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo šeit tomēr brauc diezgan daudzi cilvēki no visām pasaules malām. Paldies! Paldies! Paldies!